Mums tā saruna šobrīd būs ar projekta tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos diviem aktivitāšu vadītājiem – Rudolfu Brūzi, kurš pāraudzīs vēsturisko laiku dzelzs ieguves vietu apzināšanu un izpēti, un Mārīti Jakovļeva, kura savukārt ir vadījusi datu sistematizāciju, analīzi par aizvēsturisko laiku un agrovēsturisko laiku dzelzs ieguvi Latvijas teritorijā. Galvenie rezultāti, kādi jūsuprāt šobrīd, kā varētu lielos vilcienos pateikt, kas ir tas galvenais, kas ir projekta ietvaros sasniegts tieši dzelzs ieguves tēmu runājot? Tas, ka pirmo reizi ir veikti šāda veida objektu izrakumi. Ja? Tas ir tiešām Latvijā, faktiski Baltijā pirmo reizi, vai ne? Jā, ne pat centrāla Austrum Eiropā pirmo reizi. Ir apgūta metodika, ir sākta apgūt metodika, kā ir pētāms šādas te agro-jauno laiku dzelzs ieguves vietas, dzelzs ieguves un apstrādes vietas. Ir lielā mērā saprasts, kā viņas lokalizēt dabā, kā viņas atrast dabā, ir saprasts arī aptuveni, kāda veida konstrukcijas viņas varētu saturēt. Nu jā, un iegūs liels materiāls tagad analīzēm. Un perspektīvā sapratīsim, pārdomām. Jā, ko var dabūt ārā no tajiem paraugiem, ko mēs esam atraduši. Kāda veida analīzes. Tas nozīmē, ka tā situācija līdz šim bijusi tāda, ka uzmanība bijusi pievērsta dzelzs laikmeta, dzelzs ieguvēji. Dzelzs ieguvēji kā tāda faktiski vispār tikpat kā nav speciāli. Tas ir vienkārši izrakumos uziets vai ne. Ļoti maz uzmanības ir pievērsts vispār metālu ieguvēju un tehnoloģiju atsevišķu pētījumu varbūt ir tādi. Tomēr kaut kāda viena otra pētījuma jau ir. Nevarētu teikt, ka viņi nav, un arī cilvēki nodarbojas ar procesa rekonstrukciju, un ir jau sen jau tomēr vēstures grāmatās dažādas kausējumās krāstas, kaut kas ir zīmēts, bet tas ir līdz 13. gadsimtam. Dziļi pētījumi šajā jautājumā nav tādas grāmatas, nav tāda pētījuma, kurš varētu apstīties un saprast, kā notikusi dzelzs ieguve vidējā, agrējā, vēlajā dzelzs laikmetā. Tāda nav. Nav arī neviens grāmatas, protams, tas jau ir pats pēdējais pētījuma rezultāts, bet pirms tam jau ir kaut kādi tādi zinātniskie pētījumi, un arī nav līdz šim ne maģistrantūrā, ne doktorantūrā, nav neviens mēģinājis tā kā to. Varbūt doktorantūrā noteikti nav, varbūt maģistra studenti ir kādas rakstījuši. Tā arī viena, manuprāt, tāda problēma ir, ka bieži vien tādas interesantas ievirzes, kuras ārpus pētījuma veicējiem, viņu vadītājiem, varbūt dažiem tuvākiem kolēģiem, viņas tā nav zināmas. Pat no jomas speciālisti bieži vien nezina, ko dažu gadu vecāki vai jaunāki studenti nodarbojas. Tas tāpēc es tā jautāju, varbūt, ka kaut kas ir zināms bijis. Un tad visādā ziņā, cik es saprotu, jums palīdzēja Norvēģi no Oslo Universitātes kultūra vēstures muzeja. Jo viņiem vismaz arī tur attēlos skatoties, tur ir jau tās manufaktūras saglabātas, restaurētas, cik es saprotu, vismaz viena. Ja tā ir oriģināla lieta. Jā, viņiem tur ir tā lieta, ka viņiem vienkārši tā ražošana netika pārtraukta. Viņiem faktiski tā vēsturiskā, tās vietas, rūpnieciskā izmantošana parasti iesniedzās vismaz 19. gadsimtam. Jā, līdz ar to viņam patiesībā tā īsta 17. gadsimta manufaktūra arī nav. Jā, tāpēc, vismaz saprotu, ka viņiem arī nav pieredzes īsti tādas lielas izrakumos. Tas viņu manufaktūras sākums, kad jums ir zināms, tā ko Norvēģi... Apmēram tā kā vienlaiks ar musējām. Tā varētu būt. 17. gadsimta, jo tās tehnoloģijas ienāk gan pie mums, gan pie viņiem faktiski no Vācijas, caur Zviedriju, Vāciju un apmēram tas virziens ir līdzīgs, ja, kad sāk gan vieni, gan otri, un pēc tam tad drīzāk mēs varbūt kaut kādas tehnoloģija pārnes drīzāk no Kurzemes un Norvēģija arī aiziet, ja, ar jēkavatiem meistariem, ja. Tā kā Norvēģi, jā, viņiem 17. gadsimts tas arī tikai tas sākums faktiski.
Bet, līdz tam viņiem ir šī dzelzs ieguva apjomīgāk. Viņiem ir apjomīgi, protams, ir vikingu laiks, jā, tas ir tas viņiem, kas ir viņiem ir izēvielas, viņiem ir kalnu rūda, mums ir purva rūda. Tas skaidrs, tur tāpat Vācija, tā ir Eiropas tuvāk, Balkānu Vācija, Eiropas metalurģijas centrs, bez šaubām, ka no turienes visdrīzāk arī ieviesās. Kaut gan jautājums, kurā brīdī tāda manufaktūra tipa ieguva sākās Eiropā? Diezgan agri Vācijā, tajos kalnu rūpniecībā tas ir 12. 13. gadsimts. No 14. gadsimtā jau domas jau sāk būvēt. Tur arī tā krāšņa tipi ir daudz un dažādi. Ir tās pārējas, kas ir gan pusdomas, puspūsmas krāsnes. Ja, tur ir tie varianti visādi. Kā nu kurā reģionā tā attīstība ir gājis, patiesībā diezgan sarežģīts jautājums. Bet principā, jā, tas jau ir diezgan agri jau viduslaikos aizsācies. Tas nozīmē, ka tā pārēja no vidus Eiropas, no centrāla Eiropas uz austrumu Eiropu, viņa 17. gadsimtā, kāds tas pamat iemesls varēja būt? Baltija, vismaz Kurzemes hercogistē, tā ir tiešām hercoga iniciatīva. Ja, jo, teiksim, tajos pašos kalnos, tas viss notiek, tur viņiem ir brīvais darba spēks, viņi veido savas kalnrūpniecības kopienas, ja, kas, tā kā kopu uzņēmumu, var teikt, ja, izveido, un tiešām tur ir tās sabiedrības, kas tās manufaktūras izveido un kas ar to nodarbojās. Pie mums tā ir hercoga iniciatīva, ja, kurš attaicina, kurš uzbūvē, pie tam aizsāk to nevis Jēkabs, bet viņa tēvs Vilhelms. Jēkabs turpina un paplašina to visu lietu. Tā kā, jo tur jau ir tas fenomens, kad ir faktiski tās kalnu rūpniecības tehnoloģijas tiek pārnestas uz purva rūdas, jā, tām ieguvas iespējām vai apstrādes iespējām. Uzdrums min, ka labākā purva rūda esot bijis pie Engures. Kāda viņš avotiem pamatojas, nozīmē, ka ir kaut kāda Jēkaba laika materiāli, kuros ir aplūkotas dažādas tās rūdas iegūs vietas, tur metāla daudzums, procentuālais. Tā ir, teiksim, tā Engures manufaktūra, viņa, saglabājās vai 18. gadsimtā, tādā veidolā, kādā viņa bija ierīkota, 18. gadsimta sākumā, ja, un tad tur ir pastāv vienkārši vairāk, viens apraksts, ja, kas ir publicēts arī Eiropā, tas Veiganda sacerētais, bet, viņš principā apraksta to, ko viņam ir stāstījis kāds, kas visu to ir redzējis, ja, un tad viņš apraksta un nopublicē Eiropā. Bet par Enguri, tur skaitījās, ka tiešām laikam tā rūda viena no labākajām, bet uz 18. gadsimta tāpat tās jau tur bija izsmelts. Tās labākās iegulas jau bijušas izsmelts, un tad tur arī sākās problēmas. Un tad patiesībā sakot, visās hercoga manufaktūrās bija problēmas ar izēvielām. Nozīmē, ka diezgan tas resurss priekš tāda apjoma ir bijis ierobežots, un ātrāk vai vēlāk bija ne tik daudz ierobežots, cik viņš vienkārši no dabas mums viņi nabadzīgi salīdzinoši. Jā. Un, protams, viņas, teiksim, purva pļauju un ezera rūdas mums ļoti daudz bijušas, bet vienīgi atkal speciālisti, kas māk viņas atrast, ja, kas māk noteikt, ka lūk, šeit ir pietiekami daudz tā dzelzs satura, lai viņu vispār vērts izmantot. Mācēt atrast pareizās proporcijas ar rūdu, oglēm un kaļķakmeni. Tas viss ir, tā ir tā tehnoloģija, ko ieguva faktiski pieredzes gaitā, prakses gaitā. Jā. Un tas, kas, teiksim, arī neatspoguļojās nekur avotos, bet, vienīgi šur tur vai ne, tad tur hercogs neapmierināts, kad ir viņam slikta tur dzels, vai slikts tur tas, vai brāķis tur tas, un tad viņš tur, protams, viss slamā, vai ne, kad, ko jūs tur tik slikti strādājāt, jā, un tad, protams, manufaktūra tas ir tāds diezgan sarežģīts organisms, jā, jo tas ir pārvalda tāda rakstvedis, kas ir manufaktūras rakstvedis, plus vēl attiecīgās muižas, pārvaldnieki, ja tas ir muižas pārvaldnieks, amtmanis plus muižas rakstvedis, ja, kas arī tā kā skaitās amatpersonu. Tu strādā, vietēji manufaktūras meistari, plus attiecīgās muižas zemnieki, ja, kas tiek sūtīti klaušās, kā klaušu darbos, ja, darbā manufaktūrā. Un plus vēl apkārtējo muižu, tā sakot, zemnieki, kuriem jāsagādā šīs te izejvielas. Un tiklīdz kāds kaut ko neizdara, ja, tā ir iztrūkums, tā ir uzreiz sākās problēmas. Tā kā
tik vienkārši tas viss negājas priekš. Un arī, teiksim, to pašu palīgu spēku, jā, tie meistari viena lieta, jā, bet viņiem ir jābūt labiem palīgiem. Nu, tur ik pa brīdim ir atskan tā sakot, ka, teiksim, tādas un tādas muižas pārvaldnieks man atņēma labāko palīgu sūtu, viņi tur kaut kādās citās klaušās, jā, līdz ar to es nevaru kvalitatīvi strādāt, jo man nav kvalificēta palīga vairāk. Un tie ir tie latviešu zemnieki, jā, kas ir tiešām strādājuši un kas ir jau nospecializējušies, var teikt. Bet tas avotu materiāls atkal stāst par piegādēm, par atalgojumiem, par to administratīvo organizāciju, bet par pašu tehnoloģiju, protams, neko nestāst. Ļoti minimāli. Ir atsevišķi, teiksim, frāzes, atsevišķi, kur nav konteksta var, bet tā, jā, ir tiešām diezgan maz. Ka tā tehnoloģija gandrīz parasti jebkurā amatā, ka viņa tika turēta zināmā veidā. Tas ir viens, tas ir pats par sevi saprotams, jā, no vienas puses, un otrs, to laik tiešām tas tā saucamais tacit knowledge, jā, ko vienkārši nodeva tēvs dēlam vai meistars māceklim, jā, kas ko netika fiksēts rakstītā veidā, kas ir tiešām kā pieredzes veidā tiek nodots. Nu, dabīgi, ka neviens neko tādu neaprakstīs. Nu, viņiem tas vienkārši nebija aktuāli. Viņi strādā. Ja? Vai nu izdevās, vai neizdevās. Ja, bet tā, lai mēs tagad šodien varētu daudz maz saprast, kā tas bija, tad atkal pie kaut kādas rekonstrukcijas jānonāk. Nē, tāpēc izrakumi ir ārkārtīgi svarīgi. Ja cik varētu saprast, ko mēs izrakām. Nu jā, un tad lūk, tas pamatu viss lielais darbs izrakumi notika pētījuma asaros, pie asariem, kur tā bijis tā kā, es noprotu, Baldonas lielākas manufaktūras filiāli. Nu, teiksim tā, tas ir Baldonas un vecumnieku manufaktūras, viņi tā kā bija vienā kompleksā. Bet, nu, viņi viena saucās Baldonas manufaktūra, otrā saucās vecumnieku manufaktūra, ja vecmuižas manufaktūra, kā to viss sauc. Šodien tā vecmuižas manufaktūra ir asari. Nu, tā ir viena no, jo atkal, jebkura manufaktūra, viņa neatrodās vienā ļoti kompaktā vietā. Viņas tiek izmētātas tur tās iekārtas un ierīces pa diezgan plašā teritorijā, un tad, teiksim, šī ir vecumnieku manufaktūras viena no darbības vietām. Nu, tā bija, cik mēs saprotam, ja tur ir krāsnes, tad tā vieta, kur rūdu tika kausēta. Tas pavisam droši. Ne? Vai rūda, vai tiešām pārstrādāts jau čuguns, kur arī kausē un pārkausē. To vēl nevar pateikt. Tur mums viedokļi dalās, jā. Vēstures avots. Vismaz vienu saka, un arheoloģija saka kaut ko citu. Tāpēc ļoti interesanti, jā. Bet, tad rūdu kausējot jau tie sārņi, laikam, diezgan raksturīgi ir, lai varētu. Viņi rodas arī pārstrādājot jau izkausētas rūdas rezultātā. Tad, kad iegūst jāldzelzi no rūdas, arī rodas sārņi. Pēc tam to jāldzelzi vēl pārstrādājot. Bet tur bija abu veidu sārņi. Gan tādi, kas ir pārstrādājot, radušies, gan manā skatījumā tādi, kas radušies to rūdu kausējot. Un atsevišķi rūdu pašu atsevišķi neizdevās atrast kādas rūdas gabalus. Grūti, jo tā ir tāda izēviela, kas atnāk un uzreiz krāsnī nonāk. Protams. Jā, jo ieguvas vietas bija, tur varēja būt ļoti lielos attālumos, tiešām vairāk 10 kilometru pat prom. Un vai jums izdevās to ieguvas vietu arī aptuveni lokalizēt, saprast, kur tas varētu būt? Tas ir grūti vai tuvu neiespējami. Tur ir ļoti mežains purvens viņas mainās, ja kāds. Tas ir tā kā, teiksim, izrakt bedri 400 gadiem, un pēc tam atkal atrast to bedri. Nu, visdrīzāk viņa ir aizaugusi ciet purvā, purvs jau sakļaujās. Rūda, kā es kaut kur lasīju, atjaunojoties 30 gadu laikā. Jā. Tā kā viņa uzreiz vienkārši aizauga atpakaļ. Var apzināt rūdu lokalizāciju, tas jau ir ģeologu uzdevums vairāk. Bet to jūs esat ar ģeologiem runājuši? Īpaši kartēti nav viņi. Jā, mēģinājāmies kaut ko arī, cik mēs varējām, mēs arī meklējām, bet tur... Neradās vēl pagaidām neviens ģeologs, kurā tas viņi nav nokartējuši tās rūdas iegūs vietas, jo šodien jau, šodien valstī netaisa dzelzi neizgatavo no rūdas. Jā, bet te atkal kādam studentam, ģeologam ir perspektīva. Tā kā. Tikai tautsēmniecībai tas dotu. Ne ļoti daudz. Tautsēmniecībai jau daudz, neteiksim daudz, bet ir virkni lietu. Vēstures gadījumā tās ir gandrīz visu vēstures pētīšana tautsēmniecībai tieši neko nedod. Tas jau pats par sevi skaidrs. Jā, bet viņi ir ģeologi, viņi, teiksim, darbojas ar māliem, ar kaut kādām tādām kāļķu atradnēm.
Jā, bet tā laikam ir, ka bez tās sadarbības, starpnozara sadarbības nekādi tālāk uz priekšu tikt nevar. Jā, tā ir ķīmija ļoti svarīga ir. Ķīmiskās analīzes, tiem pašiem rūdas paraugiem, tomēr pavasarī mēs tādus paraugus ievācām, cik nu varējām ar zondi atrast, ja viņi kaut kur nāk caur avotiem augšā. Tas procents normāli dzelzi iegūt, vismaz pēc norvēģu pētnieku pieredzes ir 70, 80. Dzelzs oksīdam būtu jābūt paraugos. Mums bija lielāko daļu 11%. Bet turbūt tas ir, tur nevar daudz klausīties uz norvēģu pieredzi, jo viņiem ir kalnu rūda, jā, protams. Uzstādījumi ir arī paraugi, kur bija ap 70% jā, principā, Latvijā. Tā kā tomēr ir kvalitatīva rūda arī ieguls. Vecākajā literatūrā ir tas, man liekas, arī Antēnam, ka viņš, 30 līdz 60% ir konstatēts pārsvarā, un tiem 60% jau tā kā var jau diezgan labi jau strādāt. Toties normālam produktam. Ir šur tur, teiksim, arī tajos pašos vēstures avotos tiek pieminēts, ka tiek gatavots ļoti laba dzels, ja tajā pašā Angurē. Tā kā ir bijuši arī pozitīvi tos lokot pieredzi. Un kas vēl tur tajā asaru vietā, izrakuma laukumā, tad krāsni izdevās atsekt un vēl kādus objektus? Es nezinu, vai to var saukt par krāsni. Tur izdevās atsekt krāsns. Cepļa vietu, tur teiksim. Cepļa vieta noteikti. Bet tur ir jautājums, kāda veida ceplis tas ir bijis. Jo pati tā krāsns, viņa ir nojaukta, droši vien tīrīta un nav uzmūrēta atpakaļ, jo, lai viņi iztīrītu, viņi bija jānojauc. Un tad tos pamats mums tā arī neizdevās atrast. Kanāla tīklojums tika aptuveni rekonstruēts, vismaz ar to mēs tagad nodarbojamies, tika atrasts dambis, uzdambējuma vieta, vismaz augšējais uzdambējums noteikti. Bedre ar ogļainu slāni, vai tā ir ogļu dedzināšanas vieta, vai smēde. Vai smēde. Tur vēl ir jāskatās. Jāpārskatās materiāls, jo tikko viss ir beidzies, mēs esam vēl tā lielajā ceļā. Tad pirmo kaut kādu kopsavilkumu publikāciju, kad varēs gaidīt? Teorētiski jau šī gada ietvaros būtu jāizveido. Pēc plāna jau mums ir jāiesniedz, nākamgad mums ir jāiesniedz. Tā kā tagad pusgads, 8 mēneši. Laikā. Būs kaut kas jā. Protams, patīkami, ka kādu kopsavilkumu no kopsavilkuma jūs arī historijā varētu atsūtīt, tikko, ja būs kaut kas uz gatavo pusi. Tas par jebkuru materiālu es vienmēr aicinu izsūtīt un piedalīties. Tad, ko es vēl gribēju jautāt, interesanti bija, es dzirdēju, jūs sarunājāties ar Sandru Kropu, zināmais nezināmajā, netīšām izdevās pieslēgt rādio, kad tas raidījums bija. Un tad pēc tā jūs stāstītājs saprata, ka šodien apvidvārdos var konstatēt tie ir īpašumi, kas domājams ir bijuši piešķirti meistariem. Meistariem. Tad varbūt to var pastāstīt vairāk. Apmēram tik daudz, cik es tam raidījumam teicu, tik daudz arī ir zināms. Tā Lafontēnes pusmūža, kas tagad... Bet tas tāda ģeogrāfiski... Tas ir tiešām raksturīgi ģeogrāfi šajā Baldonas vecumnieku apvidū. Baldonu vecumniekiem, jā. Tieši šīs 3 vietas, Lafontēna, Ibente un Deprēs, tās ir tiešām, kas ir... Pilnīgi noteikti ir saistīts ar šiem te meistariem. Bet tie meistaru vārdi kādos dokumentos parādās? Jā. Lafontēns gan bija inspektors, bet teiksim, tie Ibeneti un Deprēti, tās ir tiešām 2 faktiski meistaru dzimtas, kas uzdeva toni hercogistas metalurģijā, teiksim tā. Tādi izklausās tādi... Tā ne franciski, tā ne flāmiski. Tie saucamie visdrīzāk valoņi, kas ir tagadējā Beļģijas teritorija un kas tajā laikā bija arī viena no tiem tehnoloģijas priekšgājējiem. Jau mēs zinām, ka teiksim, ir 17. 18. gadsimts, dzels pārstrāde, kad jau no jēldzels tiek pārstrādāt tālāk. Ir tā saucamās divu veidu kalves, vācu kalve un valoņu kalve. Un arī šīs
abas kalvas ir sastopams Kurzemes Hercogistē, jā, šie abi divi tipi. Bet atkal pēc kā viņas var noteikt? Nu, atkal tur ir tā tehnoloģija, kad ir tie valoņu kalvēji, respektīvi vācu kalvēji, tā kā tajā ir viena ēze, jā, kurā notiek visu laiku, tur tā darbība notiek te vienā ēzē, savukārt valoņu kalvē divas atsevišķas ēzes. Es nekādīgi nevaru atrast, jā, teiksim, vai viņas, ar ko viņas atšķirās, vai viņas tiek, teiksim, būvētas kaut kā savādāk viena ar vienu otru, jā, to es vispār, es nevaru atrast nekur par to ziņas. Bet, fakts kā tāds, ka tur, teiksim, ir divas atsevišķas ēzes un notiek, tā sakot, tur tā darbība notiek divās atsevišķās ēzēs, jā, un līdz ar to tas process ir garāks, bet gala rezultātā tur tā dzelzs iznāk kvalitatīvāk. Tas nozīmē, ka kādā, tas ir norādīts revīzijas, muižas revīzijā norādīts, kāda tā smēde ir. Nē, tur ir, teiksim, pieminēts, kad ir līgumos, jā, kad, teiksim, kad hercogs Jēkabs nomira, jā, tad viņa dēls Frīdrichs Kazimirs, jā, kuru arī patiesībā ļoti nepelnīti visu literatūra nopeļ, jā, kurš, manuprāt, absolūti nav pelnījis to negatīvo attieksmi. Viņš reorganizēja šo te dzels ieguvi vēl, tā jau, protams, arī Jēkabs skatījās uz Zviedriju, ja tur nāca daudz meistari no Zviedrijas vai caur Zviedriju, ja, bet Frīdrichs Kazimirs ataicināja tādu speciālistu vārdā Bengts Strēms, ja, vai Štröm, vāciski kā Štröms, kurš tā tad apņēmās pārbūvēt vairākas hercogu manufaktūras pēc, tā sakot, jaunākajām atziņām tā laika, ja, un tad tur vienā otrā līgumā, teiksim, tiek norādīts, ka es tagad apņemos tur uzbūvēt, jā, valoņu kalvi, teiksim, tur es uzbūvēšu vācu kalvi. Tur tādā līmenī ir, pēc tam, teiksim, kad iet jau tās inventarizācijas, jā, inventāra aprakstos, tur tomēr pārsvarā vienkārši tiek aprakstīts smēde vai kalve, jā, ar viens skurstenis vai divi skursteņi, vai tas arī pasaka, cik jā, tad vai teiksim, reizēm ir arī tāds variants, kad ir divas ēzes zem vienu skursteņu. Jā, protams, var ielaist arī trīs noteikti vienā, bet jā, tā kā tur tagad ir jautājums, vai tas ir, teiksim, vai tā ir domāt vācu kalva ar valoņu, tas sako, tehnoloģijas iespējām vai kā, jā. Tā kā līdz ar to, es saku, tie rakstītie avoti ir diezgan tādi, viņi ir tādi nekonkrēti salīdzinoši. Bet materiālo avots šādā ziņā jau vairs nav nemaz. Vienas smēde vairs nav, ja pat vieta zinām ir. Tā jau principā tā, ko mēs rakām, tā bija tā kā pēc dokumentiem, tur bija jābūt tai kalvei vienai. Bet, saku, ko mēs tur īsti atradām. Bet vai nevarētu būt tā, ka tas tiešām ir vienā vietā, ir gan tas dzels ieguva, gan turpat blakus pilnīgi loģiski, lai nebūtu lieka transportēšana, ka turpat arī kalvi, jo kāpēc gan pārnest, ja tur var pārvest, ja var vienkārši pārnest uz vietas. Jā. Tu vienkārši tajā inventāra aprakstā, ja, laikam latviski pareizi saka inventārs tagad. Inventārā ir norādīts, ka ir saucās vecumnieku manufaktūra, un tad tur tiek uzskaitīts, teiksim, domnas, tur kalve tāda, lielgabalu urptuve tāda, tur lielgabalu urbējam sava smēde, tur tas viss tiek uzskaitīts, un tad atsevišķi tiek uzskaitīta riežu kalve, ja, kas ir principā tie asari, kas viņi ir vecumnieku kompleksā, bet viņi vienmēr tiek uzskaitīti atsevišķi. Ja. Līdz ar to tas nozīmē, ka ir kaut vai neliels, bet kaut kāds atstatums starp to pārējo kompleksu, tur tā kā vismaz pēc rakstītajiem avotiem būtu jābūt. Bet nelēma tā, ka nekur, teiksim, netiek aprakstīts, ka mēs te tagad ejam tur, vai pēc tik kilometriem, piemēram, tas un tas, jā, tur tā nekur neparādās, jā, un līdz ar to mēs varam tikai domāt. Jo no otras puses, ja visam tam kompleksam, kas tikai uzskaitīts, teiksim, tā vieta ir pa mazu. Jā. Bet citu vietu jūs arī nezināt pagaidām. Jā, un tā ir tā problēma, ka mēs arī tā kā neuzgājām. Tur gan ir pēc avotiem jābūt uz tās pašas upītes, un turpat salīdzinoši kaut kur arī netālu. Atkal, kas tajos laikos ir netāls, ja tur viņiem tur daži 10 kilometri, tas nebija nekas. Bet jūs kādu posmu tomēr pārsteigājāt? Jā, principā tur
Tur izskatās, ka... Jā, bet tur ir problēma, ka tur padomu laikos notika tā upes Taisnošana. regulēšana. Šādas vietas gan viņi nevarēja iztaisnot īsti. Viņi tad arī šo būtu iztaisnojuši. Viņi to tur patās blakus, tur pēc 500 metriem tur ir absolūti taisnas. Tur ir. Tā kā tur viņi... Kur varēja. Tā kā ļoti iespējams, ka kaut kas ir pilnīgi nostumts nost. Jā, kaut kas mazāks. Šādu lielu kompleksu viņi nevarēja vienkārši nostumt vai aizbērt. Tas bija tā kā pagrūti. Ja tā ir smēde, ir mazāk, tas taisnošana diezgan jau ir bijusi. Es arī nesen šo pavasaru pie Briedas upes biju pie vienām mājvietām Bērzēnas pusē. Tā arī bija apsakot vietējos objektus, un tur saimnieks rādīja un stāstīja, un tiešām tā upe ir pilnīgi kā kanālā ielaist, un ja tur varētu ar lielajiem buldozeriem tur kā mali līdzināt un veidot tās jaunais reliefs, tad tur, protams, arī tādas pāris metru augstus uzkalniņus var mierīgi viss nolīdzināt. Tā galīgi aizbērt kaut kādas grāvis, tas varētu, tā kā tā ir, ja tur ir daudz, kas ir iztaisnos, tad sazina. Bet, katrā ziņā vietējiem novadpētniekiem varbūt pa bezlapu periodu iespējas noteikti pastaigāt. Un jūs salīdzinoši Vidzemē arī esat ieskatījusies? Es esmu tā kā vairāk specializējusies uz Kurzemi. Bet mūsu kolēģi Valda Kļava bija vismaz, viņa skatījās tos materiālus, kas ir atrodami, publicētā veidā, ko ir Dunsdorfs izdevusi. Dekāna. Dekāna, tā kā mūža revīzijas, viņa tās tabuliņas ataisījusi. Tu neskaties, tur pa tiem aižanežiem nebija viņai nekas? Nē, netiek vairs iekšā. Kā netiek tas iekšā? Ir faktiski tādā tabulas formātā, jā. Es tur neesmu iegājis tā diskā. Netiek iekšā. Man liekas, ka man... Bet, ir mazāk ziņu. Par Vidzemi ir mazāk ziņu. Es saku, pa Vidzemi ir skaisti strādās tikai tas, kas ir publicēti avoti. Skatoties droši vien arī kādas tās revīzijas, jo tās Dunsdorfam 638. gada revīzija, iespējams, ka tāda vēl nebija. Un pēc tam tālāk jau atkal bija Vidzemi tomēr ļoti postīja Krievu iebrukums 56. 60. gada. Tā kā skaidrs, kā viņi ieraudzīja kādu ienaidnieku dzels ražotni, tā viņi bez šaubām viņu izlaupīja un iznīcināja. Kā varētu būt, ka savukārt, kad pēc tam gadsimta beigās notika muiža redukcija un kārtējās, tādas paplašinātās revīzija atkal vairs nebija. Jo to laik jau viņi neaprakstīja to, kā visbiežāk neaprakstīja to, kā vairāk nav. Nē, tāpēc es saku, izrakumi būtu viens no veidiem, kā varētu kaut ko precīzāk pateikt. Un otrs ir tomēr arī apzināšana pēc vietvārdiem, jo tas pats dzelsāmurs un tam līdzīgi vietvārdi diezgan daudz. Kaparāmurs, dzelsāmurs. Nav 100%. Glāžu šķūni. Piemēram, Juškevičs arī viņš ir saliecis ļoti daudz, kur viņam licies, kur ir nosaukumā dzelsāmurs, kad tur ir bijis manufaktūra. Nebija tā. Tas jau ir tikai... Iespējams, bet nosaukums liecina par tādu vietu. Protams, pievērst uzmanību, bet tas nav 100%. Iespējami, manuprāt, diezgan liela ir, jo kalvas mēde, tās ir tomēr arī zemnieks taču nošķīra kalvas mēde no tādas manufaktūras vietas, un nekad parastu kalvu pa dzelsāmuru, manuprāt, diez vai saukt. Tas ziniet, tur reizēm nosaukumu vietvārdu veidošanās, tas ir tik interesants process, ka pastāst visus tos pašus revīzijas un visus tos muižu dokumentus, tur ļoti dīvaini tie nosaukumi nāk reizēm. Un tad vēl es iedomājos varbūt kaut kādu nostāstu, bet laikam tur tās arī prasīt plašāk jau to vietu apzināšanu un viņu apsekošanu. Mēs runājām tur ar vietējiem iedzīvotājiem, viņi tā neko, tik daudz, cik bērnībā viņi tur ir staigājuši, spēlējušies ar izdeģiem un pa to ceļa būvu, protams, stāstīja un kā padomu laikos būvēja, bet tādus savādākus nostāstus, ka būtu, kaut kādu vēsturiski tur. Tas ir tā. Vienkārši tik tālu tā vēsturiskā atmiņa nesniedzās. Viņa sniedzās 19. gadsimta beigām varbūt kaut kur līdz vidum maksimāli. Faktiski 20. Jau tikai
Pirmais pasaules karš, tas jau ir jau. Nu, vecās mātes stāst, reti, kad tā trešā paudze pirms kaut ko ir, tādu atstājusi te atmiņā, tur nav, tik dziļi nav te atmiņā. Tur arī diezgan ir nomainījies tas kontingents iedzīvot, kas ir palicis tajā vecajā. Tas, protams, arī jautājums ir vienmēr par to nozīmi vispār, par objektu nozīmi kā tādu. Tāda liela svētvietu, kulta vieta, protams, atstās daudz dziļākas nospiedumus nekā varbūt tāda ražotne. Ir patiesībā vēl tā kā vajadzētu noskaidrot, kas tur bijis pēc tam, kad šī darbība ir izbeigusies. Ko arī vietējie vairs nevar pastāstīt. Lai gan tas jau ir bijis vēlāk, vienalga, tas ir bijis pietiekoši sen, lai viņiem aizsniegtos. Tas ir patiesībā vēl jautājums, ko varētu pameklēt un papētīt ar arhīvu materiālos varbūt, kad... Jo ir šādas tādas, teiksim, arī vēlāka laika, piemēram, man vienā dokumentā bija tāda frāze, ka uz Zvirgzdes upes nekur nav iespējams uzbūvēt dzirnavas, bet vecos laikos tur pie Zvirgzdes ietekas misā esot bijušas. Bija bijusi tā Lielgabala Lietuva. Bet, redz, tā, ka mēs staigājam, kad jūs staigājāt, tajā vietā neko neatrada. Un iespējams tā taisnošana tur visu nopostējusi. Bet es saprotu, ka tā pati ietek jau īpaši tā nebija. Tur sakot, tas ir jautājums. Un tas vietas daudzreiz arī ir grūti saprast, kas ir. Piemēram, tur Gocēna pusē pie Valmieras, pret Cimpēnu pilskalns un blakus pilskalnam ir grāvis. Tāds kā ūdens dzirnavu grāvis mēdz būt. Viņš ir garš, kad 800 metri apmēram. Un viņš vienkārši pakrastē arī beidzās. Iet tajā ielēļ pakrasti, iet tos apmēram 800 metrus un izbeidzās. Tad kaut kad plāni mainījušies, nav tas projekts līdz galam realizēts. Nekā nav, bet kas tur varētu būt bijis plānos, tad, protams, nepateiks, ja neatradīs avots kaut kad, kas paskaidros. Arī citi droši vien vietas tur tikpat labi, jo tur gan arī varbūt neliela ūdens dzirnavas vai arī kāda manufaktūra. Ja reiz ūdens ir galvenais dzinējs spēks, tad tur var visu, ko var darīt. Var malt, var zāģēt, var kausēt. Kokzāģētavs, starp citu, ar ūdeni darbinājums tās bija ļoti populārs. Kokzāģētavs tieši. Jo arī, teiksim, tajās pašās manufaktūras arī tajā pašā Baldonē bija klāt vēl kokzāģētavu, Biržos turpat bija kokzāģētavu. Droši vien ir reiz to spēka padevi uzbūvēja, tad viņi no spēka noņemt var uzreiz uz dažādām ierīcēm. Pārvadīt. Jā, tā kā es saku, tas kokzāģētavs, tas arī viens tāds populārs. Kā jūs tagad projekts beigsies, turpināsiet vēl tā jomā kaut ko apzināt, pētīt, vākt datus? Dokumentu, teiksim, es noteikti vēl, saku, vajadzētu paskatīties, kas ar to vietu ir bijis pēc tam, teiksim, 18. un 19. gadsimtā. Tur ir problēma tā, ka, teiksim, tā Riežu muiža ir bijusi pavisam neliela muižiņa, un līdz ar to tur dokumenti salīdzinoši maz ir saglabājušies, bet, apmēram man ir nojausma, kur vēl varētu kaut ko paskatīties. Un es ļoti ceru arī vēl tā kā, kaut ko arī rakstveidā uztapināt. Raksti, pārskats, tā jau tas darbs uzreiz nebeidzās. Tur es kaut kādu, es domāju, gads, 2 pēc projekta beigām prasīs vēl rezultātu normālu apkopošanu. Vēl parakt. Jo tas nav pilskalns, tie nav senkapi, kurus, cilvēks, kas ir tradicionāli Latvijas arheologu uzmanības lokā, kur, teiksim, vāda izrakums pabeidz. Ir pilnīgi skaidra metodika, kā strādāt pie materiāla, pie iegūtiem avotiem. Šeit metodika ir, mēs vēl taustamies, mēs tiešām vēl taustamies par to visu, kā labāk. Ir skaidrs, ka būs vizuālā rekonstrukcija, ir skaidrs, ka būs ķīmiskās analīzes, būs standarti visi plāni un profilu zīmējumi. Bet tālāk nav tādas aprobētas algoritmu, kā to visu tagad pasniegt sabiedrībai tā pilnīgi uzreiz. Parakt tālāk vēl. Parakt tālāk ir viens, bet ir ļoti daudz jau savākts tagad. Priekš pirmajiem pētījumiem. Tomēr tur vēl
Tā kā darbs vēl Varbūt arī turpināsies. korekti. Protams. Tajā pašā vietā, es domāju, plašāk paņemt to pašu laukumu vairāk, lai saprastu teritoriju, droši vien to teritoriju, kāda tad... Tur arī vairākās, teiksim, citās vietās vienkārši pastīties, kā tur tas reliefs un viss. Un, kad taisīsiet rekonstrukciju darbojošās? Zviedri taisīja. Kad būs nākamais projekts. Viņiem ir tā saucamā New Laphitan, kas ir viduslaiku domnas rekonstrukcija. Viņi rekonstruējuši visu ciemu. Viņiem tur ir tāds. Bet tas ir no arī 14. 15. gadsimts. Viņi pirmo čugunu viņi ieguva kaut kur 5. vai 6. gadā. Mēs rekonstrukciju taisījām pirms kādu mēnešu. Ventspilī. Jā, bet tā ir pavisam cita krāsnes. Bet tā bija vienkārši tāda māla, jā, bet viņiem ir tā riktīgā doma. Asots pilskām materiāli tā kā izmantot. Ne? Un tas nozīmē, ka tas ir kaut kāds vidējais dzels laikmets vai vēlējs, kas tur sanāk. Man liekas, ka Vēlējs, jā. Bet, šādu te rekonstrukciju tur jau ir nopietni līdzekļi vajadzīgi, būvniecība, tas, teiksim, nenotiks tā vienkārši. Viedri tiešām, viņi tur iegrūd milzu naudu vispār, tas viņiem ir. Bet, tagad tā baigā turisma atrakcija. Tas ir tas stāsts, ka tas, kā to visu, jau to varētu apskatīties dabā, tas būtu tikpat saļastoši, kā aizbraukt apskatīties Brīvdabas muzejā, kā var kaut kādas darbas. Pašiem kaut kādai skaidrībai jānodāk. Tas ir vislielākā problēma pagaidām. Tas tik tā mēs vēl neskriesim. Un kā ir ar tās šādu te vietu status juridisko, viņi ir pieminekļu sarakstos, kāds objekts ir ierakstīts, nav ierakstīts? Nav, faktiski nav. Industriālo pieminekļu grupā ir pāris objekti, kas ir, 19. 20. gadsimts. Aptuveni dzelzceļa stacijas. Šī vēl nav tā aizsargāta. Tie lielākie postījumi jau viņiem ir nodarīti. Pirms tam jau pagātnē, ar to pašu padomu laiku melorāciju, taisnošanu. Daudz no viņiem ir apdzīvoti, jo tur tā apdzīvotība ir bijusi, viņi nav beigusies, viņi vienkārši ir izplatusies. Dzelzāmoši tipiski mūsdienu apdzīvotība. Tā populācija ir daudz ko mainījusi, nekas jau faktiski daudz nav saglabājies. Tāpēc arī Rakām asaros, ka tur tā apdzīvotība bija minimalizējusies līdz vienai viensētai, līdz vienai zemnieka sētai. Teiksim, bija kaut kāda pārtraukums un vienkārši viena māja tur ir bijusi un viņi nav gājuši lejā pie upes, tur neko mainīt, tā ieplakā. Tad arī tur viss tas ir saglabājies. Tāpēc arī šeit Rakām, jo pārējās vietas, kuras mēs apzinājām, viņas bija faktiski, estrādes ierīkotas, mājas uzceltas, nolīdzinātas, reljefs aizbērtas cieta. Jā, bet ja kāda, kas būtu labi vēl salīdzinoši saglabājusies, tad iespējams, ka tam var būt vērts to statusu tieši, lai saglabātu piešķirt. Ir jauns objektu kategorija priekš Latvijas arheoloģijas, protams, vajadzētu vairākas vietas izpētīt, bet būtu labi arī saglabāt kādas, lai paliek tiem, kas dzīvos, cerams, pēc 100 un vairāk gadiem. Jo faktiski šī viena netiek postīta. Mēs ar saimnieku ir labas attiecības un, saimnieks faktiski nesaimnieko, mēs tur tīrījām tādus džungļus ārā, kas arī ir pasaudzējis to vietu, jo viņi ir nepieejami, tādi grūti pieejami un saimnieciski neizmantojami. Upes leja tāda pavisam stāvi krasta, kur nevar nobraukt ar transportu pavisam viegli. Tas arī visvairāk šķiet saglabājās vietas, kur grūti piekļūt. Protams. Teiksim, pašos biržos tur vienkārši dzīvojamā māja virsū, kad pagalma nošķūrē un viss. Un tad tur arī mainījusi gan upes gultne, gan reljefs, gan viss. Ēdās. Tur ar tā lāgā nevar saprast. Tur tiek izmantots arī vēl vecā vienībai manufaktūras ēka visu laiku. Viņi tiek pārbūvēti. Skaitliski, cik jūs apzinājāt vietas apmēram? Tās, kas, teiksim, rakstītajos avotos bija norādīts rakstītajos avotos, tās tika meklētas. Jautājums, vai mēs viņus visas atradām. 11 jau. Bet man liekas, tur nesanāk. Līdz 10. Līdz 10. Ap 10. Kur tas ir pamatā tomēr? Jo, teiksim, tā ir vairāk kurzeme, zemgala. Gan kurzeme, abās. Un tagadējais Sēlijas gals. Jo tur nekā nebija Sēlija vispār, tā ir privāta muižu
tur Hercogam pat neviena īpašuma Hercogam nebija Sēlijā, jā, nu, pašā galā. Nu jā, un tur arī nekas nevar būt. Viņš jau tā kā savās mūžās tikai strādāja. Jā, un teiksim, tajā pašā Baldonē, nu, ir viens dzelzāmurs, tur ir bijis kompleks, un tad ir bijis, teiksim, kalve pie baznīcas, jā, tā tagadējā Baldonas faktiski centrā, jā, kur arī vairs nekā nav līdz ar to. Tā kā tas ir it kā viena manufaktūra, jā, bet atstatums ir 30 km vairāk darbnīcām. Jā, tiem pētniekiem, kas gribētu savā pusē atrast, viņiem vajadzētu pēc kādiem parametriem un pazīmēm skatīties. Pirmais droši vien būtu nosaukums, un tad mēģināt patiesībā dabā sārņi. Principā nosaukums var arī nebūt atbilstošs. Tas arī vēl mainīties. Turlava vēdas, viņš neko tā kā tie, kurš senvārdi var būt, jā. Kur ar dzelzes ražošanu nav nekāda sakara. Bet tomēr tie arī tie izdeģi uzkalniņi. Principā, jā. Pirmās tās ainavas zīmes ir pie izmainīts reljefs, ūdens tilpnes tūmā, tekošs ūdens tūmā, tad sārņi, dzelzes izdeģi. Pamatā jau vairs nekas tāds virs zemes nav atrodams. Kaut kādu uzdambējumu paliek. Kanāla tīklojums, uzkalniņas starp kanāliem. Bet, pamatā tas arī viss. Tas, ka ir uzkalniņi, tas jau ir ļoti daudz. Jā, uzkalniņi. Var teiksim, tipiski Engurē, tur ir šosejas malā, kur ir turisma informācijas birojas un benzīna tanks, jā, tur arī bija manufaktūras vieta. Tur tie izdeģi vienkārši ceļmalā. Tas sakot, ja kādam interesē, jā, viņi tur nosēta visu ceļmalu, var iet un skatīties un ņemt kā suvenīrus. Viņas apsiti skaisti, viens otrs, skaistās krāsās. Tur, jā, tā arī bija manufaktūras vieta, kas tagad tiek būvēts jaunas dzīvojamās mājas, jā. Tā kā tādā senās apdzīvotās vietās, kur ir mūža bijusi, tad var arī vienkārši tur mēģināt izdeģus saskatīt. Mūža nav rādītājs, jo tikpat labi tas no mūžas var atrasties atkal 10 km prom, jā. Tas tiešām ir galvenais upes klātbūtnē, jā, tas mehāniskais tas spēks, ko dod. Tas ir tas. Labi, liels paldies. Bija interesanti parunāties.